Podkāsta draugi Spilva, Madara Cosmetics, Virši. Un klāt nākamā izgaismots epizode, un šajā reizē sarunāšos ar Roju Rodžeru. Un šis nebūs tāds stāsts un saruna par skaistiem tērpiem, kosmētiku, projektiem. Šis būs stāsts par to, kā ir dzīvot starp divām pasaulēm. Viena pasaule, kur valda tāda bezgalīga mīlestība, un otra pasaule, kur valda bezgalīgs naids. Kā ir būt pa vidu tam? Rojs Rodžers, šīs dienas viesis, izgaismots stāstā. Nu, šis tavs formāts, ne? Podkāsts. Šeit, jā, podkāsts mīlu. Mans mīļākais šeit jūs kā mājās. Jā. Bet tas ir īstenībā ļoti labi, ka tev ir podkāsts. Es zinu to, ka daudz tev teica, jā, beidzot vēl viens podkāsts, mums pietrūk. Manuprāt, tu ļoti daudz dosi šai podkāstu kultūrai. Paldies, Roja, bet man ir tiešām stress par to, zini kā, jo tāpēc, ka tu esi profesionāls podkāsters jau, un tu vispār esi profesionāls daudzās jomās, man vēl ir ļoti daudz jāmācās. Bet tu atnāc te un sacīji, ka tev ir labs dienas sākums, tu esi padejojis, jā? Tu biji padejot? Patrenēties kaut ko? Jā, es biju smagā treniņā, un ar dejošanu ir interesanti, es dejoju pēdējo gadu, nedaudz vairāk. Jā. Ir dažādi, ir kāpumi un ir kritumi, ir dienas, kad es absolūti ienīstu to visu procesu, bet līdz ko tu tiec līdz tam, ka tu vari izdejot kaut ko ārkārtīgi sarežģītu, tas dopamīns uzskrien debesīs un ir tā apbalvojuma sajūta. Es iesaku visiem bērnus sūtīt uz dejošanu, ja paši slinkojam, vismaz. Jā, tur viss kaut ko man šeit arī var izdejot ārā, vai ne? Izlaist ārā to, kas ir sakrājies. Pirms mēs tā pa īstam iegrimstam šajā sarunā, šajā podkāstā ir viena tāda niansīte, ka es aizēju uz mūzikas veikalu. Jā, pareizi. Pareizi? Es aizmiršu to. Man jau interesē. Jā, es biju atkal plašu veikalā, daudz rītā, un tur meklēju tev platīti. Kā domā, kas varētu būt tā izvēle tev? Ir kāda nojausma? Tikai lūdzu nesaka, ko tu gribētu, jo citādāk es teikšu, nē, Roja, diemžēl, nē. Nē, man nav nojausmas. Es jau skatījos arī, ko tu dāvināji bēbē. Es domāju, ko tu man dāvināsi. Man, protams, mīļākā ir tā popmūzika, bet man ļoti patīk džēzs. Manam vēstēsņiem, starp citu, ir milzīgi plaša kolekcija. Ar džēzu? Ar džēzu, ar Raimonda Paula vecajām platēm un latviešu visu kaut kādu mūziku. Es skatos, ko es pierakstīju arī to par tā tavajā, bet labi. Es īstenībā, jo vienkārši es nezinu, vai es pareizi protu izrunāt to, bet varbūt tu pratīsi. Okay. Var sekot, tev būs mākslinieki, kuri spēlē 70. 80. gadu mūziku, bet viņi to dara mūsdienās. Tā kā viņi to stilu principā šobrīd atgriež, un man šķita, ka tas varētu būt arī tāds, kas tev varētu tai dejošanai darēt. Un ne tikai dejošanai. Es zinu, ka tu arī dīdžejo, un arī tur, šeit otrā dziesma tev varētu arī aiziet, tad disonēs labi. Tu nezini, visticamāk, vai nezini? Nē, jā, es nezinu. Nova Napoli, jā. Vai es tagad iztos pēc nezinīšu? Nē, es arī nezināju, pirms es to plašu veiklā uzzināju. Bet runājot ar ekspertiem, viņi teica, tas ir obligāti. Un tad es tur konsultējos un sacīju, Rojs, jā, Rojam derēs. Tā kā, es arī palasījos, ka tas ļoti labi ir sot, piemēram, ja cilvēks staigā pa Neapoles ielām. Skatās, zin, kur tur tā veļa sakarināt. Un tad šis šorot arī klausīties tajā brīdī. Bet var sekot, iegriez plati, paklausies, un tad padod ziņu, kā tev patika. Jo man šķita, ka tev prasās kaut kas tāds, es nezinu, tāds ar deju, ar kaut kādu prieku, ar kaut kādu gaismu arī man šķiet kopā. Tā kā, Pa itāļu līniju. Pa itāļu līniju. Bet tad tu varēsi, varbūt iespējams, ka varēsi arī es noskaņošos Romai. Noskaņos Romai. Tu brauc uz Romu? Jā, es domāju mēnesi padzīvot Romā. Nu re? Nu vo? Bet paklau, ne? Jā, tad tev tas, iespējams, ka tas tev būs tāds pavadonis stāstam par Romu. Es vakar, starp citu, ieejot Instagramā, es pamanīju tavu ierakstu, un tas ieraksts man tagad vēl galvā skan.
Mans Instagram Reels? Stories. Lūdzu, ko es teicu? Tu neatcies, ko tu teici vakar? Vakardien? Jā. Tu teici, ka šodien man ir sajūta, ka man patīk šī dzīve. Tu runā par close friend story. Ok. Tas ir... Jo es jau vienkārši skatos, ja, un man tā patika tā kā dzirdēt, ka tu saki, ka tev šodien ir laba diena. Kas ir tas priekšnosacījums, lai tev būtu laba diena? Kas ir tā sajūta, kas tev ir svarīga? To jau mēs varam arī ne tikai close friends izstāstīt, vai ne? Kas tev ir tā labas dienas sajūta? Šodien ir labi iesākusies diena. Priekšnosacījums. Es nezinu, ir kāds, bet par to storiju runāts, jā, tas bija. Es pamodos no rīta, es izkāpu no gultas, es jūtos labi, man nekas nesāp, gribu atdzīvot, esmu laimīgs. Labs moments. Priekšnosacījums tam, nezinu, man nav par ko sūdzēties. Vajadzētu būt biežāk laimīgam. Ļoti labi sajūta. Jautājums bija, vai jums tā visiem ir katru dienu? Jums cilvēkiem. Noteikti nē. Kuram tā ir katru dienu? Man šķiet, ka tu, protams, iespējams, ka tu vari mēģināt izvēlēties no rīta, kā tu virzīsi savas domas un ka tev šodien būs tā labā diena, bet tu jau nekad neesi absolūti neatkarīgs no tiem apstākļiem, kas tev var ietekmēt tajā dienā. Absolūti, jā. Ja tu neesi baibas īpnieks, kuru, piemēram, nesatrauc tas, ka viņai kāds iebliež ar somiņu, piemēram, sabiedriskajā transportā, un viņi uz to spēja apskatīties no tādas arī gaišās puses. Es domāju, ka jā, mēs visi esam kaut kādu apstākļu upuris. Es esmu upuris kaut kādiem apstākļiem. Ir lietas, kuras es gribu mainīt, ir lietas, kuras es varu mainīt, un ir lietas, kuras, vai kā es gribētu, es gluži vienkārši nevaru mainīt. Es domāju, tas mindsets arī ir tāds veids, ļaujos būt tas upuris, vai arī vairāk es skatos uz šo dzīvi, ka es esmu tas spēlētājs un es varu to savu spēles kauliņu novietot citās vietās un mainīt savus apstākļus. Tas man šķiet arī ir svarīgi, ko tu saki, ka tu vari, piemēram, izvēlēties, vai ne, mainīt apstākļus, ietekmēt un tā kā pieņemt varbūt to, ko nevar ietekmēt. Ja? Bet vai tev ir viegli pieņemsim to, ko nevar ietekmēt? Vai ir viegli pieņemt to, ko... Jā. Tas ir daudz ar tādu samierināšanos un jautājums sev, kas ir tās lietas, ar ko tu esi gatavs samierināties. Es personīgi savā dzīvē eju uz to maksimumu, es negribu samierināties ar tādiem minimāliem apstākļiem. Vai tā ir minimāla cieņa, minimālā alga, minimāli darba apstākļi. Es cenšos vairāk to savu dzīvi, jo es gribu, lai man personīgi ir labāk celt uz augšu kaut kādā ziņā. Jā, jo zini, kā es esmu domājis par to, ka iespējams, ka dzīvē citreiz tas, kas var notikt, piemēram, manā skatījumā, tāds skumji, ka cilvēks kļūst vienaldzīgs. Ka principā, ka viņam ir tā kā vienalga. Vienaldzīgs pret pasauli. Pret to, kas notiek apkārt un tā tālāk. Un arī sevī. Jā, tas ir liela tāda biedējoša lieta. Man liekas, arī manā dzīvē tieši kā izārstēt to vienaldzību. Bet man jāapstāst to, ka es esmu pakārtojis savu dzīvi, to, ka es varu atvēlēt ļoti daudz laika resursu, izpētot, iedziļinoties vairākās tēmās. Un es domāju, ka daudziem tā dzīve nav tik daudz ar brīvo laiku. Labi, tev var tas brīvais laiks. Te tev ir brīvs laiks un Rojas ir aizņemtākais cilvēks pasaulē. Tā ir. Jā, tas ir periodiski, bet es tiešām es esmu kādā ziņā pats sev tas darba devējs. Es izdomāju, kuros brīžos es rukāju, kuros brīžos vairāk atpūšos, bet es tiešām varu atzīt to, ka man ir ļoti daudz brīvā laika. Tas nezinu, jā. Un zini, kā brīvais laiks arī ir tāds...
Jā, vai ne? Svētība un sots. Svētība un sots. Jo dažreiz brīvajā laikā var savārīt 3 ziepes vispār savās domās. Nu, tā kā sākt kaut ko šķetināt, kur varbūt tādos dziļumos aiziet, kur nevienmēr vajag aiziet tajos dziļumos. Ne? Aiz gara laika, jā, absolūti. Kaut kādā brīdī ieraukoties pārāk dziļi. Vai manās tur personīgajās vai pasaules problēmās, jā, tu vari kaut kā pats sev kļūt par to ienaidnieku. Labi, man, protams, ir jāķerās klātam tematam, kuru man ir bail šķetināt, Roji. Jo tu jau zini, ka tu man esi ļoti dārgs, un to es esmu teikusi, un vienmēr to teikšu. Un tajā brīdī, kad es uzzināju, ka, tad es labi saprotu, to, ka tu gribētu kaut kur pabūt citur, to jau es nojautu, jā, pirms kāda laika, ka tu gribi varbūt aizbraukt kaut kur, jā. Mēs jau esam iepriekš arī runājuši. Un tad, kad es ieraugu, ka Rojs izpārdo arī drēbes, tad es saprotu, ka tas ir tuvu. Tie ir tie pēdējie kilometri. Jā, tad es saprotu, ka tas ir tuvu. Un tad es domāju, jā, kā tas tagad būs un kas tad tagad notiks. Cik daudz tu esi gatavs pastāstīt, Roji, par to, ko tu esi nolēmis savā dzīvē mainīt? Tu teici lietas un apstāji, ko tu vari ietekmēt. Tad tu tagad esi nolēmis kaut ko pamainīt, ietekmēt? Protams, jā, es esmu daudz sapņojis par vidi, kā viņu nomainīt. Es gribu izrauties kaut kur ārā un tā tālāk. Īsnībā, nav arī tik skumjš tas izskaidrojums. Es skatījos daudz intervijas ar vecākiem cilvēkiem, 70, 80 gadīgi veci pāri, un viņiem prasīja, kas ir tā lieta, ko tu dzīvē nožēlo. Ļoti daudzi no viņiem pateica to, ka viņi nožēlo, ka viņi neizmantoja savus 20, 30 to gadu posmu, paņemot mugursomu un vienkārši apceļojot pasauli. Tas ir tas posms, kur tu, man liekas, esi visbrīvākais, tev nav tik daudz jādomā par to karjeru, tu vari eksperimentēt, tu vari pieļaut kļūdas un tā tālāk. Tas man iedvesmoja visvairāk. Izrauties no tā ārā, jo ļoti daudz domāju par savu karjeru, ko es daru un tā tālāk un tā tālāk. Bet kāpēc? Es varu brīvi kustēties un redzēt šo pasauli. Man ir pasa, kas to atļauj, un tas ir... Bet tad nav tā, ka tu tā kā pavisam izdomā aizbraukt prom no Latvijas Un pārsvarā es vēlos iemācīties ļoti daudz par vēsturi. Es ļoti daudz ko nezinu. Bija moments, kad jā, es tagad... biju nesen uz Auschwitz, daudz iemācījos par Otro pasaules karu un tā tālāk. Bijis kaut kādām vietām, es saprotu, mana izglītība ir bijusi bez maksas, un es to nedaudz jūtu. Galvenokārt, ja tas ceļojot, satiekot cilvēks, man patīk šie antropoloģiskie ceļojumi. Es nebraucu uz Parīzi uzbraukt augšā Eiffeltornī. Vienu reizi jā. Bet visvairāk man interesē atrast sevi kaut kādās komunās, parunāt ar cilvēkiem, kā tu šeit jūties, kas šeit jums ir par problēmām, ko tu šeit gribētu uzlabot, kā dzīve vispār šeit ir. Un tur rodās tā empātija lielāka, un tu vairāk iegūsi šīs pieredzes no citām valstīm, un tu vari varbūt ņemt šo viņu pieredzi un vest uz to savu cilti. Un tā mana cilts ir Latvija. Es aizbraucu uz Kopenhāgenu, es redzu, kā viņiem tur. Es atbraucu uz Rīgu un skatos, šitas ir jāmaina. Un tu kaut kādā brīdī, tu sāc rediģēt galvā to savu pilsētu, kādai viņai būtu jābūt. Jā. Bet jā, ja tu gribi parunāt par skumīgām lietām, es bišķiņ. Ja tu gribi, es tev varu pastāstīt. Bišķiņ pastāst, jo man šķiet, ka par to arī ir svarīgi runāt. Tas ir droši vien par to, kā tu jūties, vai ne? Šeit. Jā, tas otrs, tā pieredze, tā vidējā pieredze tam manam komunas pārstāvim Latvijā ir, tāda kaut kādā ziņā bēdu ielai. Šeit es jūtos, ir cilvēki, kas man zina, kas klausās, ko es saku, kaut kam piekrīt, kaut kam ne, un tā tālāk. Un viņi to spriež par mani pēc tā. Ļoti daudz cilvēku man šeit, teiksim, tā kā mīl. Tādā ziņā. Viņi fano, viņiem ir tas Roji, tu esi tik forši, blabā. Un es jūtu absolūto mīlestību no sabiedrības daļas, kuras es satieku uz ielas. Tie ir tie jaukie cilvēki. Man netraucē, protams, konstruktīva kritika un tā tālāk, bet tā otra tumšā puse ir cilvēki, kurus es nepazīstu, kuri nepazīst mani, kur nav dzirdējuši nevienu vārdu, ko es saku, bet es viņiem
es nezinu, ienīst ir spēcīgs vārds, bet es tiešām šiem cilvēkiem kaut kādā veidā traucēju tikai tāpēc, ka es esmu no šīs LGBT komunas un tā tālāk. Tad beigās es dzīvoju tādā agonijā starp divām spēcīgākajām emocijām, ko cilvēks var izjust, tas naids un mīlestība. Un es esmu pa vidu, un man nevienmēr ir tas vidusceļš, un tad tajā visā, es jūku prātā, un, piemēram, kad es pats atskatos uz savu pieredzi Latvijā, ir tā viena nedēļa, kad viss ir super, un ir viena nedēļa, kad man atgādina par to slikto. Un visu laiku ir šī mētāšanās. Un man pašam ir tā, ka pēdējo gadu es izdaru kaut kādas lietas, šeit ir forši. Man šeit patīk, man ir fantastiski cilvēki apkārt. Mēs varam uzsākt nenormāli krūtus projekts, kaut ko interesantu, kaut ko šī valsts to tādā ziņā ļauj šī vide. Viņi ļoti daudz uz entuziasmu bāzes. Tur nav varbūt tas finansās, bet mēs varam daudz ko izdarīt. Un pēc tam varbūt kaut kā strādāt kur citur ar to iekrāto pieredzi. Un tad ir tas hais par to visu. Un tad tu piedzīvo to momentu, kad tu atkal nokrīt lejā. Tu sastopies ar to sabiedrības daļu, kas ir tā necietīga. Es tikai, Roja, aizdomājos arī par to, ko tu saki, mēs vēl turpināsim vēl par to pusi parunāt sabiedrības, bet ka iespējams cilvēki dažkārt kaut ko līdzīgu pieredzi dzīvē uz mirkli. Kad viņi ir kaut ko izdarījuši, varbūt nepareizi vai kādam patikuši vai nepatīkuši, un tas ir tāds mirklis, kurā tas uzzipsnī, un tad tas noriet. Un atkal turpinās tā ikdienas dzīve. Es jau esmu tev arī šo teikusi, bet ka man visu dzīvi no prāta un no manā tāda redzes lauka nepazudīs tā aina, kas bija karaļtākā, kur tu stāvēji tajā guļamaisā, ietinies no rīta augsts drēgns rīts, un tu stāvi tajā guļamaisā, un tad tu sāki, mēs runājām par to, tad karaļtākas pārgājienu, man liekas, 5. diena, vai 4., 5., un tad tu sāki par to, ka tu nemaz tā kā īsti negribi braukt atpakaļ, jo tā, ka nav grūta, bet dzīve tāda dažreiz mēdz būt diezgan bieži. Un tad tu minēji stāstu, kas man vēl joprojām ir tāds tā kā durklis, vai ne, ka tev bija, cik tev bija 10 gadi, ka tu dzirdēji pa televizoru skatoties, kur cilvēki no principā Saeimas tribīnas tev saka, citējot arī to, ko tu teici, ka tu esi pretīgs, un tu tajā brīdī apzinies, kas tu esi, tu apzinies sevi kā cilvēku, jauns puika, vēl veidojās par pieaugušo ļoti trauslā vecumā īstenībā, kas ir tie 11 sākuma gadi, un tev pasaka, kāds tu esi. Un tad man tagad, kad es klausos to, ko tu tagad saki, man šķiet, ka starp tām divām emocijām, kur tev arī tajā laikā bija ģimene, burvīga blakus, un tad tās otras emocijas īstenībā tev sākās jau tā otra puse, jau tajā vecumā. Un ja kā es tākumā sacīju, ka ir cilvēki, kuriem tas ir tāds mirklis, tad tev tas ir tā sajūta, ka tas ir visu dzīvi tev bijis klātesošs, tās divas tās puses. Es domāju, tu ļoti pareizi saki, tas ir bijis vienmēr klātesošs, un, es nevaru tur neko darīt, es piedzimu tāds, kāds es esmu, tā ir liela daļa no manas identitātes. Ja godīgi, man es esmu tāds nedaudz jūtos ierauts tajā politikā, jo es zinu to, ka es nevaru neinteresēties par politiku, jo tas nozīmēs to, ka man kaut ko droši vien atņems no manas tās dzīves. Un ir ļoti svarīgi iedziļināties šajos tematos un redzēt mūs vairāk, kā tāds individuāls cilvēks un stāsts, jo pārsvarā jau mēs redzam vienkārši to sabiedrības grupu, un LGBT komuna ir cauri gadiem visu laiku dzīvojusi, un tas ir traģiski kaut kādā ziņā visu laiku pret to cīnīties ar tādiem dehumanizējušiem līdzekļiem, ka mūs jau vairs, ka mēs neesam pelnījuši to cieņu. Jā. Tas ir mentāli arī, tas ir smagi. Man. Tas tik ir kečups, gatavots no certificētiem tomātiem. Spilva labi, iet kopā.
vai tas, ka, piemēram, ir šie, nu, teiksim, tie politiskie narratīvi, kurus kāds, piemēram, sludina, jā? Vai tas, piemēram, tev un tavs kopienas cilvēkiem nerada tieši to, ka gribas vairāk tajā mirklī izaicināt, ja neļauj tādu harmonisku līdzās pats pastāvēšanu. Nu, ka tev, lai pievērstu uzmanību, piemēram, konkrētam tematam, ka šeit ir jāaiziet varbūt uz kaut kādu vai jau provokāciju. Nu, ne, provokācija tas īsti nav, tas ir pārāk, bet tu saprati to domu, ja? Nu, jā. Es esmu ļoti progresīvs cilvēks tādā ziņā, un es domāju, liela daļa sabiedrības redz šos te praidus, ka tā ir tā provokācija, vai arī tas, ka es izēju ekspresīvā paskatā ārā uz ielas, tā provokācija, lai man uzbruktu. Tā nav, kaut kādā ziņā, es provocēju uz diskusiju, lai mēs par to runātu un sāktu kustināt tās savas vērtības, kas mums ir jo ar klusēšanu mēs baigi daudz tālu nekur netiksim. Un kaut kādā ziņā, tā mums ir provokācija. Kaut kur tur dziļāk Eiropā tā absolūti nav provokācija. Man ir svarīgi to, ka tādi cilvēki kā es ir redzami. Es domāju to, ka ja mēs nebūtu redzami, ja mēs nebūtu skaļi, mums nebūtu, es nevarētu šobrīd droši vien tā atklāt runāt to, kas esmu LGBT komunas pārstāvis, un man ir tur dragšaus kaut kur. Mēs esam izcīnījuši to kaut kādu, vismaz to, ka mūs neset. Un tas arī ir, starp citu, vēl jautājums, ko es domāju, ka tu esi daudz ko piedzīvojis, Roja, savā dzīvē. Varbūt ne visu arī tu stāsti par to, kāda ir tā tava arī ikdiena bijusi, par to, ka varbūt ir tā situācija viena, kas ir, protams, piemēram, sociālajos tīklos, kur ir daudz varonīgu izteikumu, piemēram, par to, kāds ir cits vai kas citam ir vainas vai kas citam nav kārtībā, un otri ir tie cilvēki, kas ir uz ielas. Tu arī vari, kāda tā aina tev šķiet, vai tu uz ielas arī sastopies ar komentāriem negatīviem vai pasākumos kādos, vai tu izjūti to ka tas, kaut kādas situācijas arī pilsētvidē? Es teiktu to, ka es mēģinu daudz pasargāt sevi, un es zinu, uz kurām vietām es eju, kur es esmu gaidīts. Es zinu, kuras būs pieņemošāks, un ir vietas, tas ir jāņem vērā. Es arī vairāk, ja godīgi, nenodarbojos tik ļoti ar to ekspresivitāti tālāk. Tas ir posms, ko es kaut kā izdzīvoju. Tas ir vienkārši grūti, īstenībā grūti ļoti labi izskatīties. Ir grūti. Un, ja godīgi, es vienā brīdī man bija tas viss. Man nav šim spēka. Bet mani draugi, kuri vēl joprojām ģērbjās trakos, apģērbos, viņiem tur izskūtas galvas kvadrātos un tāds panku frizūrs un tas viss. Mūsu komunas pārstāvjiem, viņiem uzbruk uz ielas, ir gan tie komentāri, agresija, ir bijušas fiziskas izreikināšanās, arī toreiz mūs Zeļģis aizstāvēja. Tu nezini to stāstu? Tu man stāstīji, man šķiet, Viņš dabūja zilāts, dēļ mums principā. Mums bija kaut kāds, protams, kārtējais sporta pasākums Rīgā, cilvēku uz ielas ir dzēruši, un mums uzbruka, divi vīrieši, un Zeļģis dabūja dēļ mums pa muti pa lielam. Bet tu paldies Zeļģim? Jā, absolūti. Mums vajag šos sportiskos vīriešus, kur var mūs aizstāvēt, jo mēs mēģinājām, bet zini, tā kā viņš ir bišķiņ sportiskāks par mums. Zeļģis ir tāds. Un arī, un tie vīrieši pretī arī bija tādi būdīgi, un tas ir tāds drauds arī, drošībai. Bet īstenībā, ja es pats uz savu dzīvi, uz savu pieredzi internetā, ko tikko minēju, man nedaudz biedējoši vienā brīdī bija tas, kad Ramona Petroviča ielika manu bildi kā politiķe. Un es zinu to, ka viņas sekotāju pulks nav no tādiem miermīlīgākiem, kad viņa ielika manu bildi Facebookā, un viņa daudz cilvēku šēroja, tur bija ļoti daudz komentāri, un tas ir agresīvi noskaņots pūlis, un viņi ir politiķi, un man neaizsargā mūrsienas, un man neaizsargā policija. Ja man kāds grib atrast, es rīkoju tādus vienkāršus publiskus pasākumus kā tirdziņus, kur cilvēks var atnākt pie manis. Šiem cilvēkiem nav grūti man atrast.
viņi man sūta šos draudu vēstules, draud man nogalināt un piemin, protams, arī mani ģimeni. Tas ir mans un manas ģimenes drošības jautājums. Un tas, ka viņi, tas tāds viņas darbs, paldies viņai par to. Tas ir tas, kā es izjūtu kaut kādas bailes no tās sabiedrības, pat ja es vairāk neizskatos tā uz ielas, tad, es jūtu to, just to no politiķiem, tas ir bišķiņ traki man. Absolūti arī, tiešām tas, ko tu sacīji, ir bailīgi tajā brīdī, tu saprotot to, ka ir kāds, kurš varētu būt stipri agresīvi noskaņots, kā tu tam, piemēram, pats tiec pāri, vai kādas tās tavas rīcības tādā gadījumā, ko vispār var cilvēks darīt, redzot to vai jūtot to apdraudējumu. Jo, zini, man arī bijis īpaši sākoties karam daudzas vēstules, kas bija no visticamāk kādas troļu puses, bet tur tu īsti neredz no to cilvēku, kas ir tas pretī, kur draud uzsūtīt čečenu kaut kādus šķaļus, kas izdarīs sliktas lietas ar mani un manu ģimeni, un tu, protams, tajā brīdī, kad tu to jau izlasi, tu saproti, ka tas ir tā pretīgi sajūta, bet reizē tu domā, labi, tie ir kaut kādi troļi no kaut kurienes, tad es nevaru, cerams, ka tas ir tālu kaut kur, bet šāds gadījums, kā tu minēji, tas īstenībā ir tā sajūta, ka tas ir tepat blakus, tas ir mūsu pilsētā, tas ir tepat blakus, tas ir mēs mēdzam teikt, Latvijā mēs visi brāļi un māsas, tā arī ir. Mēs ejam pa pilsētu, mēs satiekam prezidentu, Rīgas mēru, Roju. Jā. Visus mēs visam viens otru pazīstam. Mēs esam ļoti mazi īstenībā. Mazpilsēta, bet galvaspilsēta. Mazpilsēta, bet galvaspilsēta. Un tad, kad tas ir kaut kas tāds notiek tev blakus, kas ir, kā tu to emociju pārdzīvo, kā tu to tiesam pāri? Es nezinu, kā izskatās no malas, varbūt cilvēkiem liekas to, ka man ir priekšā tā siena, un es to visu kaut kā atveru, bet pēdējo 10 gadu laikā mūžīgi ar to tādā ziņā ietam visam cauri. Tas man tā, es neteiktu, ka es ar to tiek galā. Vai vispār var tikt ar to galā? Mana mentālā veselība, karājās uz tā diedziņa. Tas ir tas, kur es esmu šobrīd. Tāpēc, es esmu novedis sev līdz tam, ka es ar māsu par šo runāju. Man māsa 10 gadus Kopenhāgenā nodzīvoja. Abi divi mēs saskārāmies dzīves problēmām, attapāmies ģimenes mājā, visa ģimene zem viena jumta. Man ir liela ģimene. Mums esam 4 bērni vienā mājā. Un tas bija interesants labs posms, bet es savai māsai teicu, ka, ok, Žaklīn, tu esi atpakaļ? Mēs esam apakaļ, mēs tiksim cauri šim. Es viņai arī teicu, ka, ja es palikšu šeit vēl 1 gadu, es uzsīšu pašnovību, visticamāk. Kā tas mentālais ir tik traks. Un viņa teica, ok, izvilksim šo gadu kopā, uztaisīsim kaut ko foršu, un mēs abi tiksim ārā prom no šejienes. Šis ir tas moments, kad es paņemu to savu dzīvi savās rokās, tās drumstels, un daru pēdējo, jo es esmu izdarījis visu, ko es kaut kādā ziņā varēju. Es jūtu to, ka es devu ieguldījumu varbūt tajā LGBT komunā un tajā izpratnē varbūt nedaudz vairāk. Es ceru. Un es vienkārši vairāk to nevaru mentāli turpināt. Tāpēc man ir šī tā nelielā atkāpe. Es ar Būvu arī runāju, un viņa teica, to pilnībā saprot. Ik pa laikam ir jāatzīmojās un tā visa. Un tad atkal tas jautājums, vai es liekšu tajā iekšā, un ar kādu citu, varbūt enerģijas liekšu vēlreiz tajā iekšā. Es domāju par tevi, aizdomājos, par to. Tev ir cits stāsts, protams, bet kaut kā savilku ar to sprīdīti, vai ne, kurš aizgāja pasaulē, un tad atnāca daudz bagātāks, ja tā var teikt, vai ne, apzinoties to laimīgo zemi. Jo kā jau tu teici, ka tev jau šeit ir tavs mājas, vai ne, un tā sajūta jau šeit ir cieši pie sirds, bet mājās arī var klāties visādi. Tā vīzija varbūt, neatbilst realitātei. Un ik pa laikam ir jānovelk tās rozā brilles un jāapskatās uz to
kāda patiesībā varbūt ir sabiedrība un kādas ir citas pieredzes cilvēkiem šeit. Domājot, tas, ko tu teici, ka varbūt, ka es kaut ko esmu izdarījis, tur es domāju, pat nav jālieto vārds varbūt, ja? Mēs pilnīgi mierīgi varam iztikt bez tā, varbūt vārda. Tas tā, protams, ir, un tu to dari, piemēram, arī šobrīd esot šajā podkāstā. Apzinoties to, ka katra reize, kad tu runā, atkal provocē mīlestību un atkal provocē to otru pusi. Vai ne? Tā ir. No, jā. Bet tev ir svarīgi, bet es arī ļoti novērtēju to, ka tu esi šodien šajā sarunā, jo, kā arī tu teici sākumā, ka neklusēt nedrīkst. Vai tev ir bijuši tie brīži, kad tu esi domājis, ka varbūt, es tagad tādu varbūt eju galējībās, tur izdzēsties no Instagrama, neatbildēt Kristīnai Garklāvai, kad viņa zvana un aicina uz podcastu, neiet tur, nepiedalīties tur, nedarīt to, jo varbūt tā būtu vieglāk un dzīvot tajā savā kūniņā un nerunāt par šīm lietām. Ja godīgi, nē. Tev nav tā bijis nekad, ja tu vienmēr esi... Es nezinu, es nevaru to izskaidrot, kāpēc man tā ir, jo man nav, man liekas, nezinu, vai man ģimenē vispār vai bērnībā ir bijis kāds piemērs. Varbūt Lady Gaga man iedvesmoja. Man ļoti patīk, ka Lady Gaga, tiešām viņa man dzīves karalē un tā tālāk, tas par viņu dzīvību lodzi noķer, lai viņai netrāpītu. Viņa uzstājās Krievijā, viņai bija 26 gadi, viņai bija koncerts Maskavā un Sanktpēterburgā. 26 gadus jauna meitene uz skatuves Krievijā kliedz, mans vārds ir Lady Gaga, un es ticu, ka geju tiesības ir cilvēku tiesības. Viņi to saka Maskavā un Sanktpēterburgā. Un viņa kliedz uz skatuves, arestējiet mani Krieviju. Man ir viena alga. Un es skatos uz to. Tas ir kaut kāds 12. gads. Viņa bija ar to koncertūru arī Rīgā. Un es zināju, ka viņi brauc uz Krievijas, lasīju ziņās, kā tur ir to LGBT komunu. Tur es biju jauns un biju biedējuši. Es domāju, kāpēc viņi tur braucē tālāk. Un viņi aizbrauc, viņi pasaka šos vārdus. Protams, viņi tur vairs nedrīkst braukt. Viņi ir sludinājuši šo te propagandu un tā tālāk. Bet iedomājies, kāda pauta vecenei. Krievijā kliegt, arestējiet mani. Krievija. Es ticu, ka geji var mīlēt viens otru un būt brīvi savā valstī. Un tas ir, man liekas, tāds viens moments, ko es atceros no bērnības, ka tu nonāc kaut tās vietās un tu izmanto to savu balsi. Un man Latvijā var daudz arī nepiekrist. Un tā tālāk ļoti daudz. Tas jau nav slikti, vai ne? Ka par kaut ko nepiekrīt, ka tā ir diskusija. Es nerunāju par kaut kādām, šīs ir tās jaunās idejas, kas, protams, pasaulē eksistē jau ilgi, bet mums tas ir jaunas, mēs neesam par to iepriekš varbūt tik ļoti runājuši. Inovācija no Madara. 3 alternatīvu sērumi, spēcīgs augu izcelsmes sastāvs, pigmentācijai, krunciņām un izsitumiem, dermatoloģiski pārbaudīta efektivitāte. Meklē Madara veikalos un Madara Cosmetics LV. Bet, protams, ka mēs jau šajā sarunā pieskarāmies tiem kādiem trakākiem gadījumiem, kur tu pieminēji sev seju izlikto Facebookā, bet, un, protams, ir vēl citi stāsti, starp citu arī, kas bija saistībā ar tavu izrādi Palādiumā, kur plakātiem nodarīts pāri, vai ne? Tā Palādiuma izrāde bija tā man dzīves misija. Tas bija tas, kas man līdz galam turēja arī. Šī bija tā viena lieta, kas man bija obligāti jāizdara Latvijā. Man bija jāuztais liels drag shows Rīgā. Es to zināju, es sēdēju skolas solā, es teicu, ok, jūs mani tagad apsmēt, ok, jūs neapsmiesiet mani tad, kad mans vārds būs tajās starmešu gaismās, kad būšu tā zvaigzne uz vienu vakaru. Un es to izdarīju, ok, jā. Man tas mentāli tā arī bija grūti. Tu jau ir pabeigta tāda misijas sajūta. Bet tu teici par tiem norotiem plakātiem, un mēs izlikām plakātus par Rīgu ar manu seju, un tur ir šī drag queen, un cilvēki viņus norauj.
Tāpēc, ka viņi redz šo tēlu, kas nesaskan ar tām viņu zināšanām un vērtībām. Bet tā ir tā uzturēšanās sēklī, man liekas. Skatīšanās uz lietām virspusēji. Ir jāiesaistās ziņkārībā, pirms mēs pārliecinoši tā dodam kaut kādu spriedumu. Ir jāiet dziļumā tajās tēmās. Un virspusēja apsmiešana man neinteresē. Tas nav mans. Tu teici par to misiju, vai ne? Un to savu izrādi pēc tam, kad nodzis tās starmešu gaismas tajā plādījumā. Kāda bija tā sajūta? Galvā viņa bija pilnīgi citādāk. Kad tu ej un kaut kam gatavojies, ja godīgi es vairākus gadus tam gatavojos, tu esi kaut ko vienu, kaut ko lielu, kaut ko svarīgu tev. Tā bija svarīgākā lieta maniem cilvēkiem apkārt uz tiem 6 mēnešiem. Un tas bija arī tāda, kas ir tāda, nezinu, kā tu izsaka tādu banku attieksmi, kas ir tas kaut kas, kas cilvēkiem liekas, ka šis Latvijā nekad nevarētu notikt, bet tu izdari to pretējo. Un tā bija tā iešana pret to sistēmu, pret to naidu un tas viss. Un mēs jutāmies riktīgi labi tajā. Mums bija tā izpērotā zāle, mums bija tas, yes! Cilvēkiem šis interesē, šo var izdarīt, un mēs to izdarījām, tas viss. Viss. Tā tas arī, es neesmu to galvā apstrādājis, laikam pietiekami, man viņš nav. Man nav bijis tāds klikšķis, kas notiek pēc šīs te misijas pabeigšanas. Kā tu kusties tālāk? Tu esi vecāka par mani. Kas tajā brīdī notiek? Kā? Tev ir tāda informācija? Es nezinu. Kā. Es nezinu. Es laiku, zini, kā man ir tā sajūta, ka es kaut kādā ziņā visu laiku esmu tās misijas meklējumos, kad nav tāda miera pozīcija, kur tev šķiet, ir tur gana paveikts, vai kad nepārtraukti gribas kaut ko izdarīt, kas būtu vērtīgs, kad visu laiku ir tā sajūta klātesoša, un nepārtraukti tā sajūta, ka tas, ko tu dari iepriekš, vai kur, ka tas vēl nav tas pietiekami izdarītais. Es nezinu, līdz ar to man arī nav tās atbildes. Vienkārši, bet mani tā kā biedē tā sajūta, kas tev labi, ka tev nav, ja, ka nevar saprast, vai ne, tu nevar noprocesēt. Tas varbūt nozīmē, ka jābūt ir vēl kādai misijai tev. Varbūt tagad šis ceļš būs tev misija. Es domāju, ka jā, absolūti. Es jau zināju, ka tā notiks vismaz gadu atpakaļ uz to tā mērķiecīgi eju, un lai man izdodas. Es nezinu, kur es dabūšu naudu. Tu kaut kādas drēbes pārdevi, bet ne jau visas, ne? Tev kaut kāda čupiņa vēl ir? Es esmu reducējis savus mantas līdz 2 maisiem. Jā. Tur izējamās un tāds. Bet kāds tev plāns reāli ir? Paņemt mugursomu. Ok. Labi. Man šobrīd ir neliels plāns. Jā. Es sāku, kā man draugi visur apkārt pasaulē. Tur Find My Friends var atrast. Tas ir tur, pie kura var aizbraukt ciemos, pie kura palikt tur. Šobrīd, tas, ko es zinu, novembra beigās manai māsai ir Kopenhāgenā sāls maize. Es aizbraucu tur. Tad tas jau ir tuvu decembrim, kas nozīmē to, ka es braucu uz to Romu. Man tur draudzene ir dzīvoklis ļoti forši. Mēs sagaidām decembra vidū pievienojas man draudzene no Latvijas. Mēs sagaidām jauno gadu Romā, mēs sagaidām Ziemassvētkus Romā. Kaut kas, ko es nebiju darījis. Tad es dodos uz Parīzi, kur manai citai draudzenei ir dzimšanas dienas ballīte. Un tad mans plāns ir apstājies šobrīd. Vai es dodos uz Spāniju, vai es dodos uz Madeiru, vai es sāku savu ceļu uz Āziju. Es gribu būt tādā koncentrētā ceļā ar to vienu mugursomu. Palikt tajos hosteļos, satikties ar visiem, ar visiem cilvēkiem, parunāties, jā,
es domāju, man tas ļoti daudz ko dos. Un viena lieta arī, ko es skatījos ar šiem pasaules ceļotājiem, tā ir absolūta lieta, ko tu vari darīt. Cilvēki atrod veidus, kā viņi nopelna vietas. Viņi atrod kaut kādas mini darbiņus. Ja es neatrodu darbiņu, es esmu atradis šīs vietnes. Es gribu strādāt fermā, brīvprātīgi. Es gribu ar zirgiem jāt kaut kur, kur ir kalni fonā. Ir tās vietas, kuras gribu nokļūt. Un viņas ir pieejamas kaut kādā ziņā bez maksas uz šī brīvprātīgā darba pamata. Jā, ir tādas programmas arī pasaulē. Un tas kaut kā, jā, es sāku par to vairāk interesēties, tas atvēr man. Tas ir iespējams, cilvēki to dara. Ja cilvēki to dara, tad es to arī varu izdarīt. Un tu jau darba nebaidies, man šķiet. To gan es zinu. Absolūti, ka tu vari saskrūvēt, ko vajag, uztaisīt, ko vajag, pabūvēt, tikt galā ar visdažādākajiem darbiem. Tā gan ir tāda specifika, ka tu zinot to tavu pieredzi, ka tu esi uzbūvējis skatuves un tā tālāk, ka tu proti daudz darīt, ne, pats? Jā, īstenībā ļoti daudz lietas mums ir pieejams diezgan, ir tās programmas, daudz kas bez maksas tā tālāk. Tad arī jāsauc šo pasauli, kas ir bez maksas pieejams. Nē, godīgi. Piemēram, mums ir lauka zemes gabals. Parocies zemē, kas tur ir? No kā sastāv zeme? Ja tie ir māli, viens foršs projekts, ko es uztaisīju, primitīvu māla cepli no dubļiem un salmiem. Varbūt viņš joprojām vēl stāv, varbūt lietas viņu nosklēs, bet tās... Un tas ir kaut kas, kas ir pieejams dārzā, ja tev ir īpašums. Tas tāds viens. Var uzsīt sienas krāsas un tā tālāk. Ir ļoti daudz, ko mēs varam paši uztaisīt. No tiem pašiem dubļiem var uzsīt pitas krāsni. Tā. Un tas ir tas, kas ir pieejams ar lāpstu. Ir jāskatās, jā. Nevar visus sapņus novelkt to, ka man nav naudas. Nē. Visi cilvēki kaut kā atrod, kaut ko savelk. Jā. Jā. Ir jāmeklē tās iespējas. Ir jāmeklē alternatīvas. Alternatīvi ceļi. Jā. Nav viena taka, par kuriem visiem kā vienam ir jāiet. Tev drusciņi ir tāds uztraukums par to, kas tev gaida? Jā, protams. Nē, es tiešām sapakoju. Es ļoti daudz ko izmetu. Es sapakoju minimāli manas savas absolūti svarīgāko. Un ir godīgi doties ceļā. Tas ir arī kaut kādā ziņā bīstams. Es nezinu, kurā valstī es attapšos. Jo godīgi man tās bailes, ņemot vērā dzīves pieredzi, man nav bailes. Ja man kāds piedāvā braukt, mēs braucam uz Afganistānu, negrib atbraukt mums. Es gan jau ieliku tajā mašīnā. Es jau dažreiz nedomāju līdz, ko es daru. Tā kā, es jau nezinu, jā, cilvēki tur kaut kā dzīvo. Un tas ir tas moments, tā kā... Nezinu kā tev, bet šis ir mans rīta kurbulis. Viršu kafijai žetons no Mārtiņa par kurbulēšanu. Virši – mīlētākā kafija Latvijā. Virši turpina darīt. Tev tajās lietās, kas tev ir sapakots, ir arī kaut kas tāds, kas pēc būtības ir tā kā neloģisks. Nē, tavā prātā loģisks. Piemēram, kaut kas starp tavām praktiskajām lietām, kaut kas, ko tu paņems līdzi. Zini, tur, nezinu, dzimtenes smiltis. Oi. Nē, Kristīna, es domāju... Tas bija joks! Nē, tas ir... Es domāju, lai kuram, bet tev ir jāzina, ka Somā neko lieku neliekam. Cilvēks, kurš birkas griež no zdrēbēm. Dzimtenes smiltis. Nē, bet varbūt tev kaut kas man būs līdzi viena. Man uzdāvināja dzimšanas dienā vēstuli. Man 2 labi draugi. Un viņi teica, šo vēstuli atver, tad, kad tu būsi savā pasaules ceļojumā un jutīsies vientuļi, vai kaut kāda sarežģījuma būs, tas ir moments, kad atver to vēstuli. Tā ir tā viena lieta, ko es toči ņemu līdzi. Tu jūties vientuļi? Bieži? Nē. Man... Kā uz to skatās? Nē, īstenībā laikam nē. Vientulība... man palīdzēs. Vientulība nav tur, kur esmu viena ar sevi. Es jūtos labi pats savā kompānijā. Es ļoti daudz savā galvā runāju, un es nezinu, vai tas ir normāli. Tādā ziņā, vai tā ir katra cilvēka pieredze. Piemēram, ļoti daudz manas dzīves izvēles ir saistītas ar to, ka man ir šis te UDHS, un visa ģimene ar to dzīvo.
Un man liekas, ka tā ir bijusi tā mana superspēja meklēt tos alternatīvos ceļus, tāpēc, ka mans ķermenis nav pakārtots tādai, klasiskai dzīvē, man tā liekas. Tas man ir ļāvis, daudz skatīties no malas no citām perspektīvām. Un es nezinu, vai tas ir arī tādēļ, bet man šīs sarunas, vai tas ir dēļ šīs diagnozes, bet man visu laiku ir iekšējais dialogs, kurš nekad nerimstās. Līdz ar to... Tu nenonāc tajā punktā, ko var dēvēt, par tādu vientulību. Man šķiet, ka nē. Un tad es pēc gada teikšu, es jūtos tik vientuļi. Bet tā būs jauna pieredze. Bet tā būs jauna, jā. Tā būs jauna pieredze. Zini, par ko es vēl tev gribētu pajautāt? Par to, ka mēs ikdienā, kad klausāmies kādus ekspertus, kas runā par to, kā vajadzētu būt, un viņi saka, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi iemācīties piedošanas mākslu. Piedot. Kā, ja tu domā par tiem pārdarījumiem, kas ir daudz un dažādi bijuši, vai tā ir lieta, kur tu domā tādā piedošanas kontekstā, ka tev tas ir jādara, vai tu par to nedomā, vai kā varbūt tu redzi to no savas tādas skatu punkta? Tā. Tad tā, mana māsa ir tāda, diezgan nežēlīga. Ja tu kaut ko tādu, viņai izdara, vai izdara kaut ko nepareizi, viņa nebūs tā, kas tur pirmā piedos. Tas varbūt tā ir lieta, ko var mācīties, bet tā ir viena no lietām, ko es viņā respektēju visvairāk. Viņai ir tas mugurkauls, kurš ļoti daudz cilvēkiem nav. Viņa pasaka, nē, šitā nedrīkst darīt, šitā nedrīkst rīkoties pret cilvēkiem. Tas nav ok. Vai tu kaut ko atvainojies un mainies un kā, vai arī vienkārši es ar tevi vairs nerunāju. Es to respektēju. Ja mēs runājam, mēs visi cenšamies kaut kā izdzīvot. Es domāju, skolas laikā, protams, mums tā hierarhija tur veidojās. Mēs esam bērni. Mēs daudz ko nesaprotam, ko mēs daram. Es nevaru gluži apvainoties kādiem mūžīgi apvainoties uz skolas pārdarītājiem. Viņi paši bija vidē, kur viņiem bija arī vai tu esi tas plēsējs, vai tu esi tā pārtika. Ok. Vai es to varu piedot, tiešām pieaugušiem cilvēkiem, kas tur domā, un tas viss. Tas iespējams būs temats, par ko padomāt tajā garajā ceļā, kas tev priekšā. Ir jāuzņemās atbildība par savu neizpratni pret lietām. Lielākā daļa, kad mēs runājam par šiem aizspriedumiem, kas tas ir, es to nesaprotu. Kāpēc tas man ir jāzina? Un tas ir tas moments, kur tu pieaugušā vecumā, ja tu kaut ko nesaproti, tu paņem vārdnīcu, ko nozīmē nebināra persona. Tu pasies internetā, ko nozīmē kaut kāds, ka tavu dzimums ir plūstošs vai vēl kaut kas tāds. Ir jāuzņemās atbildība arī par tiem saviem aizspriedumiem, un ir jāmeklē šī informācija, un ir jāizglītojās, un nevis uzdot konkrēti kaut kāds jautājums, kas tas ir? Atrodi atbildi, kas tas ir. Un varbūt tā realitāte būs daudz vienkāršāka. Ja līdz ko tu sapratīsi, par ko tu īstenībā runā. Ja mēs runājam par šobrīd, kas ir Stambulas konvencija notiek un tā tālāk, tur šī liela daļa to politiķi nevar saviem vārdiem izskaidrot, kas ir nebināra persona. Un viņi arī, mēs, tur jau tā lieta, mēs runājam, ka tur skolās to nevajag mācīt. Nevajag par to runāt. Kāpēc? Šie jautājumi droši vien paliks tikai un vienīgi aktuālāki jaunajai paudzei un tā tālāk. Viņiem visticamāk definīcijas līmenī ir jāzina, ko tas nozīmē. Un pat, ja kāds uzskata, ka nav, skolā māca miljonus lietas, kuras man nekad nevajadzēs, Pitagora teorēmu neesmu izmantojis ārpus skolas soli, bet manas smadzenes kustējās. Un ja mēs runājam, par šo mēs aizliedzam, par šo mēs nerunājam,
Nu, mēs bloķējam zināšanas, un zināšanas ir tas spēks. Un ja kāds bloķē tavu pieeju zināšanām, viņš bloķē tavu pieeju spēkam mainīt lietu virzību, mainīt uzskatus, mainīt savu un citu viedokļus. Te jau mikrofons nokrīt. Mikrofons nokrīt. Mikrofons nokrīt, lūdzu. Uzliksim skaņu, kur mikrofons nokrīt. Nē, nu, tas ir tāds īstenībā, mēs te vēl varētu ilgrunāt par to, jo tas arī tāds ļoti svarīgs temats kā izglītība visā pasaulē, ja mēs runājam par valstīm un to, ko mācās cilvēku skolās un kā tas ietekmē tālāko dzīvi un cilvēku spēju reaģēt uz notikumiem un būt aktīvā sabiedrības daļa. Tur ir ļoti, tur var aiziet tiešām daudzās dažādās niansēs, bet, Roja, tā jau tojoties sarunas noslēgumam, tas, ko es sapratu, ka tu to prieku, spēku ikdienā smelies kaut kādās lietās, kas ar tevi notiek un kurus tu arī, kā dejošana, tas ir tāds tavs apzināts lēmums, vai ne? Un kas varbūt ir vēl tas, kur tu smelies spēks? Redzēju, tu biji arī pārgājienā aizlaidis. Tatros 3 dienas pavadīju, 56 km nogājā. Es atceros ap citu pirms kaut kādiem, jau daudziem gadiem, kad tu biji uzkāpis kalnā kaut kādā vasaras jākā un šausminājies un teici, ka ir ļoti augsts. Jā, bet tagad jau tu esi tāds izskatījies labi ekipēts. Ok, mani apkrāpa Eģiptē, es atvainojos. Man aizēju Eģiptē. Jā, mēs kāpsim Sīnāja kalnā, kur Mūzes dabūjušos tos baušļus. Ok, svētceļojums, davai. Būs ļoti silti ejam. Ko man ņemt līdzi? Tu paņem jaciņu džemperi. Mēs aizim, tur ir 6 grādi Eģiptē, vai ko 2, un man ir zilas lūpas pārsalušas. Tur tiešām augsts. Mums uzkāpja augšā, uznāk tā saule, un tad ir karsts. Tā bija tā pirmā pieredze. Protams, bija dusmīgs. Man nepateicis, ka man ir jāņem ziemas jaka līdzi. Bet jā, par ko mēs runājam? Par to, kur tev tas spēks rodās ikdienā. Kur tu rodi, Roja, to spēku? Tad, kad tev viņa nav, tad tu dodies pasaulē. Tā sanāk. Bet, lai to arī būtu ikdienā, tur tev arī ir vajadzīgs. Tagad tu dodies pasaulē. Šis ir tas lēmums, kas tev ir briedis ilgāk. Bet, lai tu ikdienā darītu lielas lietas, ko tu dari? Ļoti grūti. Tas ir grūts jautājums, bet to jau mēs šeit atnācām darīt. Jā. Kur es rodu šo spēku ikdienā turpināt darīt un neapstāties? Eksistēt. Man nav cits izvēles. Ko? Ko man tagad darīt? Sēdēt, bēdāties un tā tālāk. Man ir jākustās priekš, un tas viss jāizsaprot šo visu mentālās veselības kustību. Tas, ka es tur nevaru darīt to, man ir depresija, es nevaru darīt to, Kāda tev ir izvēle šajā pasaulē? Mēs nevaram šajā, kapitaliskajā pasaulē vienkārši apstāties. Mums ir jāmaksā tie rēķini, tas viss. Un kaut kādā ziņā tas ir aiz tas slēpjas aiz tā, ka man nav gluži citas izvēles, bet ja mēs runājam par tieši to aktīvismu, darīt kaut kādas foršas lielas lietas, jā, daudzas, protams, domāju to, lai tai jaunajai paaudzei ir bišķiņ vieglāk nekā bija man, un to jau mēs pa lielam visi droši vien darām. Un gribētu to, jā. Es tevis pamanīju, ka tev šodien ir ap kaklu. Tev mīļākā rota, vai ne? Jā. Tā bija tā, kas tev bija nomītas? Jā, man nomīta šo rotiņu tā. Es katru reizi, kad es saplēšu, es pa zemi lasu tās pērlītes un vedu viņu atpakaļ. Lūdzu, salbo. Un man šī ir viena no lietām, kur man ir bail pazaudēt. Man bail, ka viņa tajā pasaules ceļojumā saplīsīs kaut kur. Kā es tajā omītē viņu aizdīšu. Man ir kaut kādas šādas maziņas lietiņas, jā, kas man ir svarīgas. Omīte droši vien arī dzīvos tev līdzi tajos tavos pasaules ceļojumos, domās un uztraukumos. Paldies tev, Roja, par to, ka tu atnāci, un es gribētu to novēlēt, lai tu tajā savā ceļojumā
Pirmkārt, mēs tev ļoti gaidīsim apakaļ. Tas ir numur 1. Un tas ir numur 1, un gaidīsim atpakaļ laimīgāku savā dzīvē. Un es gribētu, lai tās tik daudz, cik tev tās pērlītes tur apkārt ir, lai tik daudz tu labās lietas saķer apkārt tur esot un sakrāja to, kā tās pērlītes, ja? Arī pārnestā nozīmē, lai tās pērlītes tev paliek visas, un tu vari atbraukt atpakaļ un parādīt Omītē, ka tās ir, bet tev arī tās labās lietas, ko tu tur saķersi. Jā. Visā, ko tu piedzīvosi. Paldies tev liels. Paldies tev liels. Es varu arī pakomentēt par tevi. Tu esi ļoti gaišs, tu esi ļoti brīnišķīgs cilvēks. Tu esi ļoti spēcīgs cilvēks, un man ir ļoti liels prieks, ka tu izdomāji taisīt to podcastu. Es pieļauju, ka tev varbūt bija jāsaņemās. Jā, manuprāt, jā, tas, kā tu vadi sarunas, tu esi ļoti empātiski, un tu redzi cilvēku dziļumā, un tu neusturies tik ļoti tajā saiklī. Man tas ļoti patīk, so ļoti novērtēju, un es domāju, jā, inteliģenta un domājošā sabiedrība šo tavu podcastu klausīsies ar lielu interesi. Un paldies, protams, par visu, jā, ko tu dari. Arī manā labā. Un to kāds draugs tu man esi. Reti tiekamies. Bet esam draugi. Kad tiekamies. Esam draugi. Tiešām, Roja, paldies tev, un mēs jau esam runājuši par to, ka empātija cilvēkiem ir ārkārtīgi laba lieta. Reizēm tā ir arī diezgan tāda biedējoša īpašība, kas piemīt. Bet tu teici, ka tu pasaulē ceri sastapties ar to empātiju un iepazīt vēl vairāk un tos cilvēkus saredzēt ar sirdi. Es tev tiešām to novēlu, un lai katrās mājās tu tiec uzņemts tā, kā tu esi pelnījis tikt uzņemts. Jā, Rojas ir tiešām fantastisks čels. Viņš, piemēram, par cilvēkiem stāsta sīkumu, vai ne? Un es pamanu arī parasti sīkums. Mēs braucām vilcienā, cik tur bija 6 cilvēki tajā vilciena kajītē. Kajīt. Kurš klāja visiem gultas? Rojas. Kurš visiem lasīja melens? Melens vai brūklens? Rojas. Jā. Kurš rūpējās par visiem? Rojas. Jā. Kurš pieskata? Rojas. Paldies, Roja. Podkāsta draugi Spilva, Madara Kosmetiks, Virši.